Eškrējumi. Es skatos, eskaro, ja? Eskaro arī ir preklējuma līdzekļi pasās, ar ko viņš atšķirās no citiem. Ja visi zina, kad, piemēram, mājas ārsiena sāk pelēt, ar ko tas izskaidrojams? Tas izskaidrojams, ka ārā temperatūra ir -20, telpā temperatūra +20. Uz sienas ir 15 grādi, kaut kur sienā ir 15 grādi. Tur rodas kaut kāds kondensāts, sākās pelējums. Šeit jau ir eskaro, piemēram, sēnīšu noņēmējs. Viņš nesatur chloru. Viņš ir viens no tiem līdzekļiem, kas izēd dziļi saknē to sēni ārā. Jāņem vērā, ar vienu reizi jums nepietiks apstrādājot to sēni. Sauksim to pa vienu ciklu. Tad, kad nožūst otru ciklu, un iespējams, kad nāksies vēl trešo ciklu, lai dziļi no tās konstrukcijas dabūtu to sēni ārā. Tad, kad esam iznīcinājuši sēni, jums tāpat tās kaut ko krāsosiet, tāpēc līmēsiet. Tad ir speciāla grunts, kas jau satur kaut kādus tos biocīdus, lai atkal nepieļautu sēnīšu rašanos. Tas ir tāds komplekss, lai uz ilgāku laiku tomēr pasargātu jūsu to virsmu. Tad, kad esam nogruntējuši, te ir tāds biocīds, ko lej klāt, piemēram, krāsai. Padarot to krāsu pelējumu noturīgu. Viņš to pigmentu neizmaina krāsai? Viņš pigmentu neizmainīs, jo kur 1:10. 500 gramu, 5 litri krāsai. Nav teikts, ka jums jālej tikai viņš krāsā. Jūs varat arī viņu liet pie tapešu līmes, ja jūs līmēsiet tapeci. Ja tur gribēsiet špaktelēt, varat arī piepilināt špaktelē. Nekas ļauns un tur nenotiks tam tai špaktelē. Visam, kas šķaidās ar ūdeni, jūs varat pieliet šo te klāt.